Sveicināti! Šodien pavisam tādā ātrā veidā mēs apskatīsim 3 bildītes. Šo un šo. Pamēģināsim strādāt ar transformācijas instrumentiem. Šīs bildītes, kā arī video kursu, kā to darīt, es angļu valodā esmu atradis Adobe Illustrator saitā kā tutorialu. Lūk šo te. Tagad vienkārši ierakstu to pašu latviešu valodā. Sāksim no pirmās bildītes. Tas ir oriģināls, un šādu bildīti mēs uztaisīsim. Ko mēs izdarām? Mēs pagriežam lūk šo te jumtiņu un uzbūvējam puķīti no šiem te elementiem. Un iegūstam lūk šādu. Atgādinu, lai atvērtu artboardu pa visu lapu, mēs viņu izdalām, ejam uz View un Fit Artboard in Window. Un tagad, ja mēs ņemam šo te centriņu un gribam viņu ielikt šeit, nedaudz samazinot, mēs samazinām aiz maliņas. Tātad velkam, jūs redzat, ka mums deformējas mūsu aplītes. Lai tas nenotiktu, mēs nospiežam Shift. Ja mēs gribam piešķirt noteiktus izmērus šim aplītim, mēs ejam uz lūk šo te transform sadaļu. Kā jūs redzat, izmēri platums un augstums ir vienādi, pateicoties šim te ķēdes posmiņam, kurš ir ieslēgts. Un ja mēs mainīsim, piemēram, šo te izmēru no 7,5 mm uz 6, tad viņš mainīsies pa abām asīm. Ja mēs izslēgsim, tad viņš mainīsies tikai pa vienu asi un mums veidosies elipse. Tagad mēs vienkārši novietojam tieši centrā ar piesaistēm. Mums piesaistes darbojas. Ņemam nākamo, un tagad šīs te lapiņas mēs ievietosim šeit. Tikai, kā jūs redzat, mums jau ir 4 lapiņas, un šīs mēs pagriezīsim par 45 grādi. Kā mēs to darām? Griežam, nospiežot Shift uz klaviatūras, un griežam precīzi 45 grādu leņķī. Atlaižam un pārvietojam pareizajā vietā. Lai palielinātu, mēs varam vilkt aiz stūrīša vai maliņas. Tikai te jūs redzat, ka es stiepju un deformēju, tāpēc Shift. Un, lai viņš man neietu tikai atbilstoši šim punktam, kuru es velku, es nospiežu Alt. Un tādā veidā es viņu palielinu no centra. Šo te objektu mēs varam izdalīt un novietot tur, kur mums vajag. Atceramies, ka mēs vienmēr viņu varam sagrupēt. Lūk, ir taustiņš Group, un mēs esam sagrupējuši šo objektu. Otra lieta ir lūk šitais te jumtiņš. Mums viņš ir jāpagriež. Izdalām, ņemam instrumentu Rotate, un tagad jūs redzat, ap kuru centru viņš rotēs, ja es viņu griezīšu. Tas mums īsti nedara, mums vajag rotēt ap šo punktu. Ko mēs darām? Mēs vienkārši noklikšķinām uz šo te punktiņu un pārvietojam rotācijas centru uz šejieni un rotējam aiz jebkuras vietas. Atkal nospiežam Shift, un mēs rotējam pa 45 grādi un esam pārliecināti, ka viņš ir precīzi horizontāli apstājies. Tagad nākamais tieši ar šo pašu bildīti. Mēs pārvietosim šo te putniņu šurp un uztaisīsim viņu mazāku, kā arī nolaidīsim kuģīša buru nedaudz zemāk. Šajā bildē mēs runājam par grupēšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien grupā ir vieglāk strādāt. Ja mēs, piemēram, mēģināsim pārvietot putnu, jūs redzat, ka pārvietojas tikai spārns, jo putns sastāv no vairākiem objektiem. Tāpēc viņus labāk apvienot, lai mēs nejauši viņu neizjauktu. Kā apvienojam? Izdalām un nospiežam Group šeit vai Ctrl+G uz klaviatūras. Tagad mēs varam pārvietot putnu. Ja es turu nospiestu Alt, es viņu kopēju. Nu un šeit mēs viņu varam samazināt. Un ja mēs nospiedīsim Alt, mēs viņu samazināsim attiecībā pret centru, un ja pieturēsim Shift, tad mēs viņu nevis deformēsim, bet samazināsim proporcionāli. Putniņš gatavs. Tagad šis te kuģītis. Pieņemsim, ka mēs viņu gribam novietot lūk šeit ūdenī, bet viņš mums tagad ir atsevišķi pa detaļām. Sagrupējam, to mēs jau protam, Group, un liekam viņu pareizajā vietā. Un ko mēs par vēlu esam pamanījuši, šī te bura ir par augstu. Mēs, protams, ka varam atgrupēt un pārvietot šo te buru, izdalīt ar Shiftu kuģīti un grupēt viņu atkal. Varbūt tas nav tas ātrākais un pareizākais variants. Skatieties, ja mums ir grupa un mēs ar dubult klikšķi šo te grupu izdalām, tad mums tiek izolēts šis objekts no visiem pārējiem.
Un tagad, ja man vajag pārvietot šito te buru, es viņu vienkārši ņemu un kustinu tur, kur man viņu vajag. Piemēram, lūk, šeit nolieku un vienkārši noklikšķinu 2 reizes ārpus šī te objekta. Grupa man nav bojāta, lūk, mans kuģītis, bet jau ar izmaiņām. Nākamais ir, lūk, šis te plakāts, kuru mēs gribam nedaudz pielāgot. Šajā gadījumā mums ir burti nobraukuši no lapiņas. Ņemam O burtu, velkam pa labi, drošībai varam pieturēt shift, lai viņš ietu pa horizontālo asi. Un tagad jūs redzat, ka man parādās centrālā as, man parādās labajā pusē as, tad es varu izvēlēties, pa kuru asi es viņu gribu novietot. Lieku lūk šitā, un tagad, lai būtu vieglāk strādāt, es apvienoju šos te 3 burtus grupā. Shift un izdalu 3 burtus, nospiežu grupu. Pieņemsim, ka mums vajag, lai šie te uzraksti visi būtu uz vienas līnijas. Izdalījums ir shift, izdalu šeit, izdalu šeit. Un tagad atceramies, kā darbojas align. Align mums darbojas attiecībā pret artboardu vai attiecībā pret izdalītajiem objektiem. Un šeit mums ir align to selection, tātad attiecībā pret izdalītajiem objektiem. Mēs to varam mainīt. Tagad mēs novietojam tā, lai visas augšas būtu uz vienas līnijas. Ja mēs gribam uztaisīt atbilstoši šim te uzrakstam, tad mēs varam vienkārši ar bultiņām nedaudz padzīt uz leju šo te vārdu. Klikšķis ārpus izdalījuma. Un tagad paskatāmies uz virsrakstu. Viņš ir nobīdies. Mēs viņu gribam nolikt tieši centrā. Atkal align un centrējam. Un pēdējais. Šie te 2 uzraksti. Pieņemsim, ka mums viņus vajag salikt lūk šitā. Tagad iedomājamies, ja es izdalu šo te tekstu un izdalu šo tekstu, izlīdzinu pa augšu, tad man šis teksts aizskrien uz augšu. Ja es izdalu otrādi, sākumā šo tekstu un šo tekstu, viņš tik un tā aizskrien uz augšu. Ja es viņus izlīdzināšu pa apakšējo līniju, tad augšas nebūs uz vienas līnijas. Ko darīt, ja mums vajag, lai augšējā līnija sakristu? Izdalām vienu tekstu, shift, izdalām otru, atlaižam shift un nospiežam vēlreiz. Tagad šis teksts nekur neaizmuks. Izlīdzinām augšas un šis teksts aiziet uz leju. Un pēdējais. Griešanas un dzēšanas rīki. Lūk, mums ir sagatava priekš plakāta. Pieņemsim, ka šito te uzrakstu mums vajag ielikt šeit centrā. Sākumā mēs izdalām mūsu cirvju rokturus 1 un 2. Tagad, ja mēs paņemsim, piemēram, dzēšgumiju, mēs varam nodzēst šo te daļu. Un ja mums vajag nodzēst līdz ar līniju, mēs to varam kārtīgi darīt lūk šitā te, jo dzēšas tikai tās daļas, kuras ir izdalītas. Mēs, ja dzēsīsim šeit, mums it kā dzēšas visus, ja mēs palaižam, mums nekas nav nodzēsts izņemot izdalījumu. Lai veiklāk dzēstu, mēs nospiežam shift un velku pa taisnu līniju. Un tagad es esmu smuki nodzēsis tieši pa līniju, kuru man vajadzēja. Nomērķēju, shift un novelku. Un pārējo nodzēšu lūk šādi. Tagad mums vajag nodzēst šīs te līnijas iekšpusi. Mēs to varam darīt ar dzēšgumiju, varam ar šķērēm. Lai darītu to ar šķērēm, es viņu vienkārši ar shift nedaudz pavilkšu uz leju, lai redzētu precīzi, kur ir līnija. Un meklēju šķēres zem dzēšgumies. Apstājos lūk te, un man parādās palīg līnija, kas šķēres novieto precīzi zem šī te punktiņa. Klikšķis un klikšķis lūk šeit. Tagad mēs esam izgriezuši šo te posmiņu, kuru ar delete palīdzību nodzēšam. Izdalām abas līnijas un novietojam tās, izmantojot shift taustiņu savā vietā. Un tagad mēs varam ņemt uzrakstu un ar shift pārvietot viņu tur, kur mums vajag. Plakāts gatavs. Lūk, te mēs redzējām ieskatu dažos transformācijas rīkos, tātad rotēšana un griešanas, dzēšanas instrumenti, kā arī grupēšana. Veiksmi darbā!